Psalms 34. Dāvida dziesma, kad viņš izlikās negudis Abimeleka priekšā, un tas viņu padzina. Es slavēšu to kungu vienmēr, viņa teikšana aizvien būs manā mutē. Mana dvēsele ir līksma par manu kungu, viņa daudzinādama, cietēji, lai to dzird un priecājas. Slavējiet līdz ar mani tā kunga godu, kopā teiksim viņa augsto vārdu. Es meklēju to kungu, un viņš man atbildēja, viņš man izglāba no visām manām izbailēm. Uzlūkojiet viņu un tuvojieties viņam, priecīgi, te jūs starosit, un jūsu sejas nepazīs pazemojumu. Kas bija postā grimis sauc, un tas kungs viņu uzklausīja, un izrāva no viņu visām viņa bēdām. Tas kungs izrāva no visām viņu bēdām. Tā kunga eņģēlis apmetas ar tiem, kas viņu bīstas un tos izglābi. Baudiet un redziet, cik tas kungs ir labs. Svētīgi tas cilvēks, kas pie viņa tveras un uz viņu paļaujas. Bīstieties to kungu, jūs viņa svētie, jo kas viņu bīstas, tie nepazīst trūkumu. Jauniem lauvām jācieš trūkums un bati, bet kas to kunga meklē, tiem netrūks nekāda labuma. Nāciet šurp jūs bērni un uzklausiet mani. Es jūs mācīšu to kungu bīties, kas ir tas vīrs, kas mani mīl, kas mīl dzīvi un ilgojas pēc gara mūža, lai redzētu labas dienas. Tas, lai sargā savu mēli no ļauna un savas lūpas, ka tās nerunā viltīgus vārdus. Novērsies no ļauna un dari labi, meklē mieru un ziniet pēc tā. Tā kunga acis vēro taisnos un viņa ausis uzklaus viņu palīdzības saucienus. Tā kunga vaiks ir vērts dusmās pret visiem, kas dara ļaunu. Viņš izdeldēs viņu piemiņu no zemes virsmas. Kad taisnie sauc, tad tas kungs viņus uzklausa un viņus izglāb no visām viņa bēdām. Tas kungs ir tev tiem, kam salauzta sirdis un palīdz tiem, kam satriekta un noskumilga prāts. Daudz ciešana taisnajam, bet no visām tas kungs viņu izglāb. Viņš pasargā visus viņa locekļus un neviens no tiem netiek samaitāts. Bezdevīgo nokauj viņa blēdību, un kas ienīc taisno, iekritīs grēkā, un tiem tas būs jānožēlo. Tas izglāb savu kalpu dvēseli, un nekā ko nožēlot nav tiem, kas uz viņu paļaujas. Jā, kungs, slava tev, un tavs vārds ir patiesība. Kungs, svētī tev vārdu, svētī un svētī mūsu domas, kad mēs to pārdomāsim, mūsu prātu, Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Tiešām arī noslēgumā runājot par tēmu, arī daži punkti, nolasot šo psalmu 34. Un pirmais punkts, ko jau gribās domāt, ka pārteikt 2. pantā, es slavēšu to kungu vienmēr. Viņa teikšana aizvien būs manā mutē. Slavēt Dievu aizvien, vienalga kā, vai cik grūti, bet slavēt Dievu. Slavēt Dievu. Slavēt Dievu. Dievs vēlas, lai katrs viņa bērns slavē viņu. Lai katrs viņa bērns slavē viņu. Uzreiz jau nevajag dziedāt dziesmas, kā mēs domājam, slavēt Dievu. Kā tad mēs varam slavēt Dievu? Protams, bet mēs Dievu arī varam slavēt ar savu dzīvi, kādi mēs esam savā garīgajā dzīvē. Kas ir mūsu garā, kas ir mūsu sirdī. Mēs ilgojamies savā sirdī pēc Dieva. Kā es teicu, vai mūsu sirds piepildījums ir Dievs, jeb tavas kārības, jeb tavas materiālās lietas, jeb tavas zemišķās lietas, kas nenesīs nekādu svētību, bet tiešām liec savu dzīvi uz Dievu, uz Dieva mērķiem, meklē Dieva piepildījumu. Ja kā es arī pieminēju, ja mums ir viss ir vienalga, kā ir, tā ir, bet tā nevar, un Dievs tā arī negrib. Dievs grib, kad mēs Dievu slavējam ar savu dzīvi, slavēt ar savu dzīvi, ar to, kādi mēs esam.
Slavē Dievu arī var liecināt, nesot liecību citu cilvēku dzīvēs. Tā arī ir slavēšana, kad mēs kādam liecinām par Dievu, par Dieva darbiem. Mēs līdz ar to izsakam, cik Dievs ir labs, cik Dievs ir brīnumains un cik Dievs ir žēlīgs pret tik vienu. Un Psalms 34, 8. pants. Tā kunga eņģelis apmetas ap tiem, kas viņu bīstas, un tos izglāb. Un tālāk, baudiet un redziet, baudiet un redziet, cik tas kungs ir labs, svētīgi tas cilvēks, kas pie viņa tveras un uz viņu paļaujies. Baudiet un redziet, cik tas kungs ir labs, svētīgi tas cilvēks, kas pie viņa tveras un uz viņu paļaujies. Un otrais punkts, uz ko gribu likt šī vakara pārdomas, esi līksmis, priecājies, esi līksmis un priecājies, kā ir teikt. 3. pantā, mana dvēsele ir līksmi par manu kungu, viņu daudzinādama, cietēji, lai to dzird un priecājas. Kā Dieva vārds māca priekā, priecājieties iekšā kunga par visu, vēlreiz jums saku, priecājieties iekšā kunga par visu esiet pateicīgi Dievam. Par visu, tātad par visu. Arī, lai mēs būtu līksmi grūtībās, kas, protams, ir grūti, kas, protams, mums klibo, bet tiešām lūksim Dievu, lai arī Dievs mums palīdz, kad mēs esam pateicīgi un arī līksmi savās grūtībās, lai arī mēs priecājamies par visu, arī par grūtībām. Esi līksmis par visu. Esi līksmis par visu. Liec Dievu savā dzīvē, pirmajā vietā. Lai Dievs ir tavā dzīvē galvenā un notiesāšā prioritāte. Tad Dievs varēs palīdzēt, un tad viņš nāks, un uzvara būs par tavām problēmām. Dievs grib, lai viņš mūsu dzīvē ir galvenā prioritāte. Vai tā ir tavā dzīvē? Tiešām, mīļais, šī vakara lūdzējs, šī lūkšanas nakts meklētājs tiešām nevar savu dzīvi piepildīt ar marsvarīgām lietām, bet tiešām, lai Dievs mums palīdz no tām tikt vaļā. Jo katram pie tā jāstrādā, ka mums nospiež kādas lietas, bet tiešām, ka mums ir vajadzīgi Dievs, Dieva gars, Dieva slāpes mūsu dzīvē. Un 3. pantā, dod Dievam godu, 3. punkts, dod Dievam godu, kā ir teikt 34. salma, 4. pantā, slavējiet līdz ar mani tā kunga vārdu. Slavējiet līdz ar mani tā kunga godu, kopā teiksim viņa augsto vārdu. Dod godu Dievam. Kā mēs varam dot godu Dievam? Protams, liecinot otra dzīvē. Dieva vārdu. Sakot, ka Dievs tev mīl, sakot, ka Dievs ir paņēmis visas tavas grēkas pie krusta Golgātā. Jo, ja mēs gulēsim savā ticības dzīvē, ja mēs naudaļosim, tad velns negulēs un pieveiks mūs. Arī šī vakara, gan jau arī šajā vakarā kādam ir bijis kārdinājums no velna. Ai, ko tu klausīties šo lūkšanu nakti? Ej paguli, ej atpūties. Ko tu klausīsies, bet nē. Ja vēl kāds izdzirda šo aicinājumu, ja vēl kāds tiešām ir nomodā un ja kāds vēl tiešām klausās šo nakti, neguli, bet cēlies esi nomodā. Dievs grib tevi piepildīt, nesnaudaļo. Tāpēc neguli, ej un cīnies savu labo ticības dzīves cīņu, dod godu Dievam. Un 4. punkts, ko šajā vakarā pārdomājam, meklēt Dieva
Meklē Dievu, kamēr Dievs ir atrodams, kā jau runājām iepriekšējā tēmā. Un arī šeit ir pants Salmā 34:5. Es meklēju to kungu, un viņš man atbildēja. Viņš man izglāba no visām manām izbailēm. Meklēt kungu, un Dievs tev tiešām izglāb no visām izbailēm, no visām tavām problēmām. Meklēt Dievu. Meklē Dievu, kamēr viņš ir atrodams, jo pienāks tāda diena, kad jau būs par vēlu. Tāpēc izmanto iespēju apsaukties šodien. Dieva vārds saka, kad dzirdi mana balsi, neapcietini savu sirdi. Jo, ja mēs meklēsim Dievu, tad arī Dievs būs klāt visās mūsu grūtībās un Dievs mums palīdzēs. Kā jau teikt, Salmā 34 no 6 līdz 7, Salms 34. Uzlūkojiet viņu un tuvajieties viņam priecīgi, tad jūs starosiet un jūsu sejas nepazīs pazemojumu. Kas bija postā grimis sauti, un tas kungs viņus uzklausīja un izrāva viņu no visām viņa bēdām. Tas kungs izrāva mūs katru no visām mūsu bēdām. Dievs ir ar mums, viņš ir izrāvis mūs no tumsības varas un pārcēlis sava mīļā dēla valstībā, jo mums ir piedots. Vai tu pieņem šo Dieva piedošanu? Tavai dzīvei ir piedots. Tev ir piedots. Mīļie radio klausītāji, tev ir piedots. Un 5. punkts. Novērsties no ļauna un dari labu. Novērsties no ļauna un dari labu. Atstāja veco dzīvi un neej ar Dievu, jaunu, uzvaras un priekpilnu dzīvi. Saki nē grēkam. Atstāja veco grēku, veco cilvēku, savu grēku. 6. punkts. Esi miera nesējs. Tas kungs ir ar tevi. Viņš grib tevi atjaunot, pieņem viņu savā dzīvē, pieņem viņa mīlestību un topi atjaunot. Un esi arī miera nesējs, nes šo mieru, lai tu arī tiešām sadird tālāk esošie ļaudis. Un Salms 34:20. Daudz ciešanu taisnajam, bet no visām tas kungs viņu izglāba. Pārbaudījumi būs, bet tiešām Dievs mums no tiem izglāba un nepārbauda pāri par mūsu spēkiem. Un 7. noslēdošais punkts. Paļaujies uz Dievu. Salms 34:23. Tas kungs izglāb savu kalpu dvēseli un nekā ko nožēlot no tiem, kas uz viņu paļaujas. Jā, tiešām. Paļauties Dievu, arī grūtā brīdī, tad Dievs mūs no tām izglābs. Ej paļāvībā un galvenais ticēt, tad arī daudzas lietas izmainīsies, un Dievs vērsīs visu par labu. Ticība. Dievs tevi nekad nepievils. Jā. Dievs mūs nekad nepieviļ, jo svarīgi ir mums šī paļāvība, esi paļāvības pilns, lai Dievs svētī un palīdz piepildīt visas šīs lietas mūsu dzīvē. Tiešām, mīļai debes, Tev paldies par Tavu vārdu, kungs, tiešām svētī Tavu vārdu, jo tiešām Tavs vārds ir patiesība, kungs, un tiešām svētī, lai mēs tiešām būtu Tavi vispirms, kas slavēja Tevi, kungs, arī ar savu dzīvi, ar to, kādi mēs katrs esam, kungs, tiešām pielēja mūsu dzīves ar slavu, ar Taviem mērķiem, ar liecību, kungs, kad arī mēs esam tie, kas nes šo liecību tālāk, ļaudīm, kas Tevi vēl nepazīst, kas Tevi vēl nav ieraudzījuši, atver arī viņu acis, lai arī viņi redz, un tiešām sadird Tevi, Tavu vārdu, Dievs, un tiešām, lai arī mēs būtu meklētāji, kungs, lai arī mēs tiešām meklējam Tevi, ikdienas, ik brīdi, kungs, savā lūkšana kambarī, jā, kungs, tiešām svētī mūsu paļāvībā, ticībā uz Tevi, uz Tavu vārdu, Dievs, tiešām svētī, kungs, arī svētī vēl šo turpmāko nakti, šo turpmāko stundu, Tēvs, kad mēs būsim ar Tevi, vēl slavējot un vēl lūdzot, Tēvs, svētī, un vadi mūs katru
taviem patiesības labajiem ceļiem, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.